Nevienmēr redzam tās kļūdas, ko mēs pieļaujam, tāpēc, ka tās smagākās bieži vien kļūdas, kas mums dzīvē ir bijušas, ja, vai pārdzīvojami, ja, jo nav svarīgi kļūda vai kas, ja viņš nes sev blakus tādu smagu, spēcīgu emocionālo fonu, tad mūsu zemapziņa viņu noslēp momentā. Kāpēc? Tāpēc, ka zemapziņas galvenā funkcija ir glābt dzīvību cilvēkam. Ja, tāda izdzīvošanas funkcija. Kad cilvēks izdzīvo, tad viņam ir enerģija. Kas ir emocionēšana, tas ir enerģijas patēriņš milzīgs. Jā, tātad zemapziņa, lai tev nebūtu regulāri jāpatērē milzīgs enerģijas apjoms, tavā dzīvē viņa slēp, viņa notušē, iebāž dziļos slāņos iekšā, un tu vairs neatceries, par ko tu tur bija jācepjās un par ko tu pārdzīvoji, bet tev vienkārši tāds foniņš smirdīgs visu laiku fonā iet pa dzīvi. Jā, visu laiku kaut kas smird tev zemapziņā, jā, un tu viņu vienkārši nepamani. Jā, un tad tu tur meklē kaut ko alkoholu, tur kaut kādas tur izklaides, vēl kaut ko, lai to fonu visu laiku dzēst. Fuj, kaut kas smirda, vai iešmigosim, vai uzpīpēsim, vai vēl kaut ko izdarīsim. Jā, tā cilvēki dzīvo pa dzīvi visu laiku, jā, kaut kā meklē kaut kādu tur mierinājumu vienā vietā, tur vēl kaut kur, jā. No vienam vajag iešmigot, cits lasa romānus, jā, tā vietā, lai aizmirstu savu dzīvi, jā. Vai vēl kaut ko viņš dara. Ja skatās filmas, spēlē datorspēlītes, vēl visu kaut ko, jā, lai tikai nebūtu jājūt tos maciņu no savas zemapziņas, kas tur paslēpies iekšā. Jā, tādā veidā. Jā, vai cits vienkārši darbā aiziet, jā, tur darbaholiķis kļūst, vēl kaut kādas lietiņas dara. Katram savs. Jā, bet ne par to mēs tagad, ne par tām tēmām mēs tagad ejam cauri, vienkārši tas, ko gribēju teikt, pat ir grūti izdarīt secinājumu par lietām, ko mēs neatceramies. Bet, ja ir bijis pietiekami spēcīga kļūda, jā, un tad citreiz zemapziņa nespēja noslēpt to kļūdu no mums. Jā, tad mums tā kā loģiski atcerot, bija, taču notika. Kāja norāva, jā, uz mīnas uzkāpa, ja nevajadzēja pieteikties armijā. Jā.